Tik daudz cilvēku soļus leģendārais Rafs nebija dzirdējis jau kopš 1998. gada, kad pēc 22 gadu darba mikroautobusu ražotne Jelgavā tika slēgta. Muzeja naktī kādreizēja administrācijas ēkā izvietot 16 rafiņi. Arī tādi, kas no konveja ir nobraukuši gandrīz pirms pusgadsimta vēl Rīgas eksperimentālajā cehā. Pats no bērnības atceros, ka pazīstam cilvēkam konkrēti šis pats modelis bija ar šīm pašām uzlīmēm, tāpēc tāda nostalģija uznāk, kas konkrēti sēžot šajā mašīnā. Tie, kur stūri tur rokās nevien, lai nofotografētos, gan atzīst, ka ikdienā braukt ar tiem tomēr negribētu. Arī leģendārais autosportists un inženieris Andris Dambis, kurš autobusus restaurējis, atzīst, ka stāsti par to, ka no konveja ir nobraukšais mikriņš spēja aizbraukt vien līdz pirmajam benzīna tankam, nesot tikai mīts. Rafiņi bija visdažādākā līmenī bija. Tad, kad sāka taisīt 977. vecos labos apaļos, tad bija daudz mazāks apjoms, un pie konveja tā skaitā strādāja cilvēki, kas sevi uzskatīja par cuntas meistariem. Viņam bija kauna lieta uztaisīt kaut ko nepareizi vai sliktu. Viņš gribēja, lai ir labāk. Tad nonāca līdz tam brīdim, kad iedeva PSRS kvalitātes zīmi. Un tad tie arī jaunie RAF 202-203 bija ļoti pietiekami labas kvalitātes, vismaz priekš tiem laikiem. Un tad tas kūlens apēlās un vajadzēja ar vienu lielāku plānu vai vienmēr ātrāk vajadzēja. Un tā jaunā mašīna, kas šeit stāv, tā zilā Latvija, tas ir viena no pēdējām, un tur no ārpuses un no iekšpuses mēs redzam, cik nekvalitīvi viņi ir uztaisīti. Ja? Un tāda mašīna, protams, nevienam vairāk nebija vajadzīga. Tā kā ir bijuši RAF laikā visādi labumi un sliktumi. Ja? Šīs jaunās, ko ražoja Latvijā, noscīt jaunās 2203, šobrīd ir pietiekami daudz saglabājušās, it sevišķi Ukrainā, vai Krievijā arī drusku vairāk ir. Latvijā ir ļoti maz, bet viņas ir parastās, vienkāršās. Tātad nav šie īpašie modeļi. Un ir ļoti grūti atrast un dabūt. Es šeit gribēju izstādīt un parādīt dažādu veidu modeļus, lai cilvēki redz, cik dažādi no viena pamata auto varēja uztaisīt dažādām kombinācijām vajadzīgos autiņus. Tā kā tos, kas ir šie īpašie, tos ir ļoti, ļoti grūti atrast. Īstu atmiņu ugunskura iededz fotoizstādi, kurā atainot strādnieku ikdienu 1977. gadā. Saprotiet, man tā rūpnīca iet tā kā vakar vēl. Es te pie bildēm fotogrāfu, es jums parādīju teritorijā, kurā vietā tas notiek operācija. Valentīna rūpnīcā nostrādājusi vairāk nekā 20 gadus, un RAF pasauli aizmirst nespēja. Atrodot savu fotoizstādē, acīs atkal neviļus rieši smiklums. Знаете, мы шли на работу, не боялись за завтрашний день, что у нас не будет работы, что у нас этого не будет. Но когда мы это почувствовали... Mēs gājām uz darbu un nebaidījāmies par rītdienu, ka varētu nebūt darba, sākām jūs 95., 96., 97. gadā, kad mūs sāk atlaist, un mēs nezinājām, kas būs rīt. Tagad jau bija nedaudz piemirsies, bet tagad atkal uzjundīja atmiņas, un tomēr ir grūti. Kad stāvēju zālē un skatījos to filmu, man acīs sariesās asaras. Когда я стояла в зале, смотрела этот фильм, там немножко было тяжело. Lūkojoties uz vairāku gadu desmitu senajām bildēm, izstādes autors toreizējās rūpnīcas avīzes žurnālists vien nosaka – nāk radošais raudiens. Cekos nevarēja tāpatās staigāt un fotografēt. Vajadzēja ļoti daudzas atļaujas, un bija cilvēks blakus, kas runāja par to, ko drīkst bildēt, ko nedrīkst bildēt. Tālāk bija ārkārtīgi interesanti un radoši tas moments, ka praktiski visi cilvēki, kas šeit trāpījās kadrā, visi nebija mieru bildēties. Kāpēc jūs? Redziet, tajos laikos pats princips, pats sevi popularizē, tāda principa nebija. Un līdz ar to es jūtos tiešām kā mednieks, jo vajadzēja līdz 2 gan nobildēt, gan arī attīstīt, uztaisīt un braukt uz Rīgu, lai tur to visu sāka drukāt. Tā bija ārkārtīgi grūta lieta. Šodien gan fotoaparāts zipsnī simtiem, un cilvēks stāv garā rindā, lai visu redzētu savām acīm. Gribējās paskatīties kaut ko jaunu, ne tikai kas jau pierasts redzēt jau Jelgavā muzejos. Kā tad ir negaidīt pārsteigumi, vilšanās? Nē, ļoti interesanti un tā tiešām negaidīti, jo visu var tik daudz redzēt.
patīkami pārsteigta esmu par šādu muzeju, kā teikt. Vajadzētu arī īstu muzeju. Jā, es būtu ļoti priecīga, man bērni vispār starā pa šo izstādi skraida no viena mašīnas uz otru un nevar apstāties, ka ļoti patīk. Для Ночи музеев это что-то необычное, и, наверное, людям надо не только... Muzeja naktī tas ir kaut kas neierasts, un droši vien cilvēkiem vajag ne tikai ļoti senu vēsturi, kā piemēram Rundāles pili vai Mākslas muzeju. Cilvēki grib zināt, kas notika nesenā vēsturē, ko Latvija ir ražojusi un ko varētu ražot. Какой Латвия была в недалеком прошлом, что она производила, что она могла бы производить. Muzeja naktī pasauli apmeklēja vairāk nekā 11,000 cilvēku, un tās tagadējiem saimniekiem firmai NP Properties līdz aizdomāties par iespējām veidot muzeju. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.